domājam turpināt bez pārtraukuma, jo visiem ir piekdiena, ja? Un konferencē reģistrējušies 250 apmeklētāji, ārsti, kolēģi un viesi un mūsu pacienti galvenais. Un mans ziņojums, protams, nulīt būs par mūsu centra darbu, ko mēs strādājam šobrīd jau vairāk kā 20 gadus, un centīšos nepakavēties pie tā izklāsta, kuru jau jums ļoti pārliecinoši parādīja Opmaņkungs. Un no 86. gada līdz 90. gadam 600 000 Padomju Savienībā piedalījās, 220 000 un plus 116 000 tika evakuēti no radioaktīvās zonas. Gandrīz 20 000 no Baltijas valstīm un 6 000 no Latvijas bija Černobiļas avārijas seku likvidētāji. 87. gadā bija mūsu veselības aizsardzības ministrijas pavēle par reģistra veidošanu, jo visā Padomju Savienībā veidojam reģistrus. Un tā skaitā līdz 1990. gadam jau organizēja šo darbu Ingrīda Prickaus, mūsu poliklīnikas vadītāja, un arodslimību un starppatoloģijas nodaļa darbu oficiāli sāka 90. gada rudenī. 94. gadā tika izveidots reģistris Černobiļas arodslimnieku un Černobiļas avārijas seku likvidētāju, pareizāk sakot, avārijas rezultātā radiācijai pakļauto personu reģistru. Un šī reģistra vadītāja bija 20 gadus Elvīra Čurbakova, un viņas darbs sākās ar braucieniem uz Obņinsku, tas bija Piemaskavā, kur 2500 jau reģistrā bija iekļauti bijušajā Padomju Savienībā. Bet visi dati ir saglabāti, un mēs lepojamies ar to, ka neviens personas varbūt jau savāktā informācija un personas reģistra dati nav pazaudēti, bet pacienti ne visi ierodas mūsu centrā. Un šobrīd mūsu darbā ir aktuāli 1999. gadā pieņemtais likums, sociālās aizsardzības likums, ar visiem tā grozījumiem un ministru kabineta noteikumiem par apliecību paraugu izsniegšanu šiem cilvēkiem, kas strādāja tieši radioaktīvajā zonā. Un šobrīd kāda kārtība ir avārijas seku likvidētāju medicīnas aprūpē, ir ministru kabineta noteikumi 210 no pagājušā gada novembra mēneša. Ar to, es domāju, jūs visi esat iepazinušies. Un tālāk, ja skatām, tad visā Padomju Savienībā apstarojumi, tādi ir Pasaules veselības organizācijas dati, 1000 cilvēku. Un šie 1000 cilvēki saņemši no 2 līdz 20 grēdu. Sākotnēji akūta starpslimība 237 profesionāļiem. No tiem oficiāli atzīt tikai 134 akūtas starpslimības gadījumi. 2 miruši no traumām, 28 no akūtas radiācijas ietekmes pirmajā gadā, tūlīt pēc sprādziena. Un savukārt 19 cilvēki vēlākā periodā. Černobiļas fórumi ir daudz un dažādi bijuši, un ļoti lieli pētījumi ir veikti 5, 10, 15, un praktiski šobrīd jau apkopojas 20 gadu novērošanas dati. Un joprojām 5 miljoni dzīvo piesārņotajā teritorijā. Un pasaulē ir vietas, kur radiācija jau ir fonā paaugstināta, ja? Bet tas neatiecas uz Latviju. Tāpēc mūsu dati ir unikāli, tāpēc, ka mums Latvijā nav paaugstināta radiācijas līmeņa, un šis te patoloģiskais ceļš un kā radioaktīvās vielas un piesārņojums ieiet mūsu vielmaiņā, kā tas iziet kādu roku, augi, ūdens, dzīvnieki un cilvēks. Un iekšējā starojuma izraisītās pārmaiņas ir atkarīgas no konkrētā izotopa pussabrukšanas, pusizvadīšanas perioda aktivitāte pret dažādiem audiem. To mēs arī zinām, ka ir orgāni, kuri uzkrāja vairāk radioaktīvās vielas, kā tas ir ar vairogciedzeri. Vienojošais visiem minētajiem faktoriem ir augsts spriedzes līmenis regulatorās, adaptācijas sistēmās,
Tas realizējas ar balss smadzeņu informatīvo sistēmu. Un gadu gaitā ir pierādīts, ka likvidētājiem raksturīgs daudzu orgānu vienlaicīgu patoloģiju. Patoģenēze sarežģīta un vēl līdz galam nav noskaidrota. Ne tikai mūsu centrā, ne tikai mūsu universitātē. Mūsu uzmanību piesaistīja tas augsta, varbūt pat progresīvi pieauguša likvidētāja saslimstība ar nervu sistēmas slimībām, kurā arī stabili zemas imūnsistēmas funkcionālie rādītāji. Šeit es tikai slimību incidents parādu, kā progresīvi pieaug, ja, 10 gadi pēc avārijas. Ja, un tālāk, ja mēs runājam, kāds tad mūsu mērķis? Mūsu mērķis novērtēt biežāk sastopamus vēlīnos veselības traucējumus, kas radušies sakarā ar īslaicīgu darbu paaugstinātā radioaktīvo piesārņojuma zonā, izpētīt to attīstības dinamiku, izstrādāt integrāls informatīvus kritērijus, novērtēt likvidētāju veselības stāvokļa vai slimības smaguma pakāpi un, protams, saulaicīgi un agrīni diagnosticēt onkoloģiskās slimības. Tāpēc mums ir virkne bijusi starptautiskas sadarbības, universitātes zinātniskie projekti, gan arī es šos projektus visus vairs nesaukšu. Tāpēc, ka laiks mums visiem ir arī tāds, tik cik viņš mums paredzēts šodien konferencē. Un no 91. gada 10 gadu garumā mēs rūpīgi strādājām kopā ar imunologiem un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta speciālistiem Rutu Brūveri, Ainu Mucenieci, Birutu Popēnu un tālāk jau mūsu slimnīcā, Stradīnas slimnīcā, imunoloģiskā laboratorija un mūsu pašu jaunie zinātnieki. 93. gadā bija aizsākts ļoti liels pētījums ar Ameriku, kur mēs domājām, ka iegūsim atbildes uz daudziem jautājumiem, kur bija doma par limfocitu aberācijām, bet tās metodes, ko izmantojam ļoti cienījama iestāde, mums nesniedza gaidītos rezultātus. Šo sadarbību ļoti plaši atbalstīja tieši mūsu Latvijas onkoloģijas centra reģistra vadītājs Aivars Stingrēvits. Tālāk mums ir virkne vēl tādu sadarbības projektu, kāds ir Franciju epidemioloģijas jomā, kur bija publikācijas, un ja iepriekš es mazliet vēl te palaidu jums garām attiecībā par antioksidantu terapiju. Bet nākošajā ziņojumā par antioksidantu terapiju un par savu ieguldījumu mūsu pētījumos stāstīs profesors Šķespers. Sadarbībā ar Hirošimu, sadarbībā ar Japānu, to jūs jau dzirdējāt, un vakar mums arī bija šī fonda pārstāve, un mēs varam tikai būt lepni par to, ka mūsu centra visi ārsti ir praktiski bijuši Hirošimā. Un es nezinu, vai cik izcili vēl jābūt jūsu medicīniskai aprūpei, godājumie černobilieši, lai lemtu tad jūsu kolēģi un jūsu cīņu biedri. Virkne šeit pētījumu, ko mēs veicām pēc doktora darba aizstāvēšanas. Un mūsu centrā, protams, pirmā bija doktora Natālija Kurjāne, kas aizstāvēja par vairogu dziedzeri, un tālāk es uzskatu savu darbu kā pateicību visiem, tā skaitā arī Intai Kalniņai, kura veica analīzes un pētījumus, jo šie darbi ir komandas darbs. Visiem jums liels paldies! Mūsu mazu ionizēšanas starojumu devu imūnregulējušās sistēmas izpēta Černobīļas avārijas seku likvidētājiem, gan ionizējušās starojuma ietekme darba vidē, gan studentu un rezidentu pētījumi par černobiliešu novecošanos. Mūsu profesori nekad nav teikuši ne, tikai vienmēr par un vienmēr palīdzējusi jebkuram kaut vai cik mazam pētījumam. Un jūs, cienījamie varoņi, paldies par atsaucību un piedalīšanos šais darbos. Un ja runājam par pašu pirmsākumu, lai spriest par imūnsistēmas novirzēm, tad pirmais, kas mums jāskatās, ir leikocītu skaits asinīs. Un to mēs visi saprotam, sākot no ģimenes ārsta, no iecirkņa terapeita 90. gados, ja, līdz šodiendienas mūsu centra imunologa vērtējumam, tad pirmie
kas parādījās mums pirmajos gados, tās bija leikopēnijas līdz pat 35%, bet vēlākos gados, kā jūs redzat, ir leikocitoze, neatkarīgi no tām devām, kas bija ierakstītas militārajās kartēs, kara biļetēs, ja? Jo citu datu mums nav, un tas ir klupšanas akmens, ka mums nav konkrēti zināmas devas, un tāpēc mēs joprojām izmantojam T66 neprecizēta radiācijas ietekme, jo precīzu ietekmi mēs jums, kolēģi, nevaram noziņot. Un noklausoties Okmaņa ziņojumu, arī tur nebija tāda precizitāte, lai katrs atbrauktu mājās un atnāktu un teiktu, lūdzu, re, kur ir mana radiācijas deva. Nav mums tādu datu. Un atjaunot un izveidot maršrutus, kur jūs strādājat, cik daudz saņēmāt, cik kurās stundās, kurā vietā bijāt, pie cik tuva radioaktīva elementa un kāda elementa un kāda radiācijas tipu jūs saņēmāt. Es atbildēt nevaru, un domāju, ka arī mani kolēģi ne. Bet tendence ir tāda, ka gadu gaitā mums pieaug leikocitu skaits. Ko mēs speciāli pētījām? Speciāli vērtējām jūsu smadzeņu darbību, funkcionālo darbību, izmantojam elektroencefalogrammas, limfocītus, asinsšūnas, skatījām fluorescentās zondes metodi ABM, tā ir ķīmiska viela, kura parādīja, kā asins spīd. Kā tad periferā, kā albumīns reaģē šo ķīmisko vielu un kā spektrometrā ir intensitāte. Intensitāte bija izmainīta ar tiem gan veselajiem cilvēkiem, jo mēs izvēlējāmies, es tūlīt jums parādīšu, arī kontrolas grupu, un bija jāsalīdzina ar veseliem, citu slimību slimojošiem un černobiliešiem. Un te tika pieminēts smagie metāli. Mēs svinu, skatījām svina līmeņus, ja? Arī 10 gandrīz gadu garumā. Un paskatiet, kas notika ar mūsu zēniem, kuri nāca pirmajos gados, viņa svina līmeņi bija krietni virs sarkanās vītri ir vidus skaitļi, kas ir pieļaujami darbā ar smagajiem metāliem. Tad tikai 10 gadus pēc avārijas svina līmenis samazinājās un gandrīz sasniedza normu. Biežākās sūdzības sākās dažiem cilvēkiem jau pašā zonā, citiem vēlāk. Tas ir attiecībā par galvas sāpēm, reiboņiem, nogurumu, nespēku, locīta un kaulu sāpēm. Maksimums sasniedz 10-15 gadus pēc. Protams, ir tādas vēl īpašas sūdzības par neskaidras etioloģijas, bezsamaņas lēkmēm, anamnēzē, par dispeptiskiem traucējumiem, kas varbūt sākās uzreiz pēc atgriešanās, ja? Bet maksimums, sūdzību maksimums ir tomēr 5 līdz 10 gadi pēc atgriešanās no Černobiļas zonas. Trakākais ir tas, ka mēs jau 94. gadā analizējām un publicējām pirmās sūdzības par kaulu locītavu sāpēm. Andris Čurišķis eksperimentālās medicīnas institūtā veica ultraskaņas izmeklējumus un secināja, ka ir izmainīta šī ultraskaņas pārvade garajos stobra kaulos un kad ir kairinājums viņu kaulu sistēmā. Šobrīd es jums varu ziņot to, ka mēs veicām ne tik daudz tos mērījumus, bet veicām uz osteoporozi, izmantojot densitometriju. Un densitometrijā mēs ieguvām, ka 76% gadījumos densitometrijā bija izmaiņas, kas liecināja par osteopēniju vai pat osteoporozi. 40% gadījumos kaut vai vienā mugurkaulā izskrienarī bija mīnus pēc dēļ skalas mīnus 2,6. Osteoporoze gūžas locītās bija krietni mazāk un vecākiem zēniem. Tie, kas bija sasnieguši gandrīz 60 gadus vai vairāk. Terapijā šie pacienti saņēma fosamax sākumā, fosavance, un tur mums palīdzēja firma MSD, no kuras mēs pirkām no Japānas fonda dāvinātās naudiņas. Bet, diemžēl, šī terapija bija tikai gadu, jo vīriešiem Latvijā nav kompensēto zāļu sarakstā neviens osteoporozes preferāts. Šobrīd es varu tikai ģimenes ārstim jums lūgt, nebaidieties, pārbaudiet D3 vitamīnu, jo tas iet roku rokā, un es redzu šo trūkumu D vitamīnam, un D vitamīnu substitūcijas profilakses terapiju mēs varam nodrošināt. Nākošais jautājums ir par centrālo nervu sistēmu. Es jums visiem izdales materiālos atstāju šo te publikāciju no neiroloģijas žurnāla 2009. gadā, kas ir disceptulatora encefalopātija likvidētājiem. Ja?
Un šeit ir interesantas lietas, ka mēs par encefalopātijām ļoti daudz esam diskutējuši, jā, jo vienu brīdi šāda diagnoze it kā nepastāvēja 10. klasifikācijā, bet joprojām ir runa, un to jūs paši redzat, ka encefalopātija ir raksturīga strauja simptoma attīstība. Viss ir labi, bet pēkšņi tomēr ir daudz un dažādas izmaiņas. Pēc tam ir kaut kāds miera periods, un tomēr turpinās progresēšana ar psihoorganiskajiem sindromu, veģetāru disfunkcijas un līdz pat epilepsijas attīstībai. Un tādā sakrā man jāpiemina, ka garīgo veselības traucējumu dinamika, to attīstība bija redzama arī mūsu pacientu vidū, jo 2000. gadā dr. Arāja veica vairāk par 500 aptaujas, veic vecās Beka depresijas testu aptauja, bet vienalga tas parādīja, ka smaga un vidēji smaga depresija gandrīz pusē no pacientiem. Un slimību incidences starpība dinamikā, ko mēs paskatījām, starpība dinamikā 5 gadu laikā ar kontrolas grupu, tad mēs redzam, ko nozīmē sarkanais. Tās ir encefalopātijas, polineiropātijas, organopsihiskais sindroms, salīdzinot ar kontroli. Jo mūžīgi jau visi prasa, ar ko tad jūs salīdzināt? Mēs salīdzinām ar tādiem pašiem vīriešiem, tādiem pašiem darba darītājiem, tikai viņi nav bijuši Černobilā un nav strādājuši ar radioaktīvām vielām. Smagas depresijas 2000. gadā ļoti, varbūt pat, korelēja ar epilepsijām. Un tas fakts apgrūtināja terapiju. Un šeit ir paldies dr. Arājai, kas ārstēja pacientus, un mēs šobrīd neredzam tos smagos pacientus, ja, ar kuriem saskarās viņa. Tomēr kopumā garīgās veselības traucējuma dinamikai ir negatīvs raksturs. Garīgo veselības traucējumu dinamika, tie ir adaptācijas traucējumi, kā sekas uz psihotraumām. Un alkohola lietošana, par kuru arī visi ļoti man grib vienmēr atgādināt, ja? Alkohola lietošana ievērojami samazinājusies zemās tolerances psihisko traucējumu somatisko slimību dēļ. Bieži mūsu pacienti nonāk sociālā izolācijā, dzīvo vientuļi, nespēdami sadzīvot ar līdzcilvēkiem personības un uzvedības traucējumi, nervozitātes, eksplozivitātes, agresivitātes dēļ. Un tālāk ir tas pēdējais efekts, kas mums jāskata, tās ir onkoloģiskās slimības. Šeit ir gadījumu skaits, ja, pa pēdējiem gadiem, un jūs redzat, ka 10 gadus tomēr šie skaitļi pieaug. Un, ja mēs skatījām lūk līdz 2005. gadam pat pēc vecuma grupām, tad atkal, tad atkal es gribu jūs vērst uzmanību, lūk, kādi gadi, vecums 45 līdz 60. Ja? Lūk. Un tālāk, ja mēs runājam par lokalizāciju, tad pārliecinoši šobrīd urogenitālā sistēma, ja? Gremošanas un elpošanas orgāni un citas lokalizācijas ir krietni mazāk. Kopumā raksturīgas līdzīgas onkoloģisko slimību tendences kā populācijā 2 līdz 3 gadu pēc darba avārijas zonā dēļ ir mums diagnosticēta akūta leikoze, 2 hroniskas mieloleikozes, ko varētu saistīt ar tiešu radiācijas iedarbību. Pēdējo gadu laikā nav leikozes gadījumu skaita pieauguma, bet ir gadījumi, par ko jūs tūlīt dzirdēsiet nākošajos ziņojumos. Vairogdzirdzēju vēžu skaita pieaugums 10 gadus pēc avārijas, tāpat kā agrīnā periodā diagnosticētās leikozes liecina par radiācijas ietekmi uz limfātisko un hemopoētisko sistēmu un vairogdzirdzēju. Černobiļas avārijas likvidētāju onkoloģisku slimību skaits ir ar tendenci pieaug vēlīnā laika periodā, un diagnosticēto vēžu lokalizācija ir šī te urogenitālā sistēma, pēc tam elpošanas ceļi un gremošanas trakts. Pieaug asinsrites sistēmas slimības un ar to saistītie notikumi. Ar to mēs neatšķiramies no populācijas, no visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo infarkts un insults mums stāv līdzās gandrīz katrā vietā. Zinot radiācijas ietekmi un šos efektus uz mūsu organismu ļaudabīgo audzēju skaits palielināsies arī turpmāk. Zemāka ir mirstība no onkoloģiskām slimībām
Nav raksturīgi ar ielaistajiem gadījumiem, kā valstī kopumā, bet ir viena cita lieta. Jums ir daudziem bez atkārtota termiņa iedotas grupas, un tad mēs pēdējās gados atkal redzam ielaistus gadījumus. Man grupiņa invaliditātes ir iedota bez termiņa. Kāpēc, lai es brauktu uz pārbaudi? Tā, lūk, mēs diskutējam kabinetā. Reģistrs attaisno savu mērķi, jo likvidētājiem, neraugoties uz augsto saslimstību, mirstības rādītāji nav atšķirīgi no populācijas, bet niansēs un jaunajos pēdējos aprēķinos, ko mēs esam ieguvuši, jūs dzirdēsiet pēdējā ziņojumā, agrīnā diagnostika nenoliedzami loma ir speciālistiem, konsultācijai un noteikti valsts Radina Kliniskās universitātes slimnīcai un RSU laboratorijām, kas palīdz šos pētījumus mums veikt. Tikai pāris bildes, varbūt no mūsu darba lauka, tas ir mūsu kabinets, varbūt tad atpazīstat visi, 40. korpus. Tā ir Černobiļa, tas ir piemineklis varoņiem, jo tiešām tie cilvēki paši nebrauca. Viņiem bija jādara to, ko viņiem lika valdība un viss pārējie rīkot. Un tas ir muzejs Kijevā, varbūt daudz tur nav bijuši. Es tur biju un arī, kā redzat, Rīga un Rīgas varoņi, tur arī ir fotogrāfijas. Bet muzejs ir ļoti, ļoti vēsturiski dokumentāli pamatots. Paldies par uzmanību. Paldies! Izskanot ziņojumu, man tu kādu jautājumu būs, jo tiešām patiesi vēl atspoguļoja ļoti labu mūsu darbību, mūsu arī zinātnisko sadarbību un darbību un pētījumu rezultātus. Kādu būtu jautājumu mūsu kolēģiem? Nav jautājumu šajā brīdī.